Aptuveni 95% Zviedrijas iedzīvotāji katru dienu izmanto internetu, savukārt Latvijā to nekad nav lietojuši 36% cilvēku, liecina dati. Lai gan skaitlis ir visai iespaidīgs, uzņēmuma Latelekom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbs uzskata, ka tas nav dramatisks. Atsaucoties uz citu valstu piemēru, viņš pauž cerību, ka ar valdības atbalstu drūmo statistiku ir iespējams mainīt. Mēs paskatāmies, piemēram, vēlreiz uz kaimiņu piemēru, tad Somija ir šogad nodefinējusi, ka interneta piekļuve ir cilvēku pamattiesības un valsts garantēs saviem iedzīvotājiem piekļuvi internetam. Es ceru, ka arī Latvijā kādreiz mēs varēsim līdz tam nonākt. Un tāpēc pašlaik Latelekom kā liels nozars spēlētājs un kā sociāli atbildīgs uzņēmums lielā mērā aizstāja to, ko valsts varētu darīt. Pasniedzot 5 labākajiem zināšanu apguvējiem dāvanā portatīvo datoru, noslēdzies Latelekom 2010. gada sociālais projekts Pieslēdzies Latviju, kur mērķis ir veicināt sociālo vienlīdzību un mazināt digitālo plaisu. Ar šī projekta Pieslēdzies Latviju palīdzību mēs jau 2. gadu veicinām datorzināšanu un internetu lietošanas ieviešanu tādiem iedzīvotāju slāņiem, kam līdz šim nav bijusi iespēja tikt pie šīm zināšanām. Tad, kā tas notiek, šogad mēs esam izveidojuši internetu pašmācības līdzekli Mācies pats, kur šīs zināšanas attālinātā veidā var apgūt. Ir dažādi šie līmeņi, ir gan iesācējiem, gan arī tādiem lietotājiem, kas jau ir ar priekšzināšanām, var arī nokārtot eksāmenu. Atzinīgus vārdus par uzņēmumu iniciatīvu pauž arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas elektroniskās pārvaldes departamenta direktors Uģis Bisenieks, uzsverot, ka projekts palīdzēs kliedēt mītu, ka vecāka gada gājuma cilvēkiem datoru lietošanas prasmes nav apgūstamas. Internetu pakalpojumu sniedzēju vidū mums ir svarīgi, lai tiktu parādīta tā iespēja, tas labums, ko šis internets iedzīvotājiem dod, tad viņš arī sapratīs labāk, un tad viņam būs motivācija apgūt šo tehnoloģiju, jo, kā mēs redzējām šeit, cilvēki ļoti cienījamos gados ir šo tehnoloģiju iemācījušies un izmanto. Tas mīts par to, ka mums ir vecuma problēmas, tas ir apgāžams. Viens no portatīvā datora ieguvējiem ir Fēliks Bobrovs, kurš apgūs pamatiemaņas mazmeitas mudināts. Viņš atklāja, ka sākums nesot bijis viegls, tomēr datorskola soli pa solim esot palīdzējusi iegūt nepieciešamās zināšanas, tādējādi iegūstot pieeju pavisam citai pasaulē. Saprotiet, vecam cilvēkam kurlam vēl, vai ne? Jūs varat iedomāties, koncertu man nav. Atpēk, es nevaru koncertu, man tur nav, es nedzirdu nekā. Es te neko nedzirdēju, ko te runāju. Arī tā, es neko nedzirdēju, ko viņi te uzstāja. Tātad, kas teātrā atpalikt, kolēģi, jādzīvo mājā, kur es varu atrast kādu sev drusciņu atslogoties no ikdienas, tikai tur. Paver vaļā, paskatos, teiksim, pa pasauli. Piemēram, Losandželos, vai ne? Es tur parādu man bildīts, kāda viņi tur ir, kā tur māja. Redziet, ja es paskatos mūzejos, tam, teiksim, ir tur tāds portāls Flick, kur iet visiem pasaules fotogrāfi un šitādi speciālisti tur liek iekšā savus darbus. Es viņus paskatos mūzejus no iekšpus, no ārpus, teiksim, baznīcas no iekšpus, no ārpus. Kur tā es to varu redzēt? Es nevaru. Tagad es varu redzēt. Tā ir mana izklaide. Jāpiebilst, ka bezmaksas virtuālo pašmācības datoru skolu Mācies pats izmantojuši vairāk nekā 13 000 iedzīvotāju.